Latvijā nav godīguma un taisnīguma. Un šī problēma ir sevišķi liela saistībā ar izpildu varas pārstāvjiem. Es jau daudz esmu kritizējis iekšējās drošības biroju, bet tā problemātika pastāv arī valsts policijā un citās ar to saistītās iestādēs. Ir bijis incidents, kad apsargam izsita 5 zobus, jo viņš pildīja savus pienākumus. Viņš pavisam normāli lūdza cilvēkus pamest iestādi, jo pasākums bija beidzies. Tur bija kaut kāds koncerts, cik es saprotu, viņš bija beidzies un viņam bija darba pienākums lūgt viesiem doties prom. Un tur bija viens bravūrīgs policists, kurš strādā kaut kādā pretterorisma vienībām, un viņš izdomāja uzbrukt šim apsargam tikai tāpēc, jo viņš prasīja doties prom. Un izsita tur 5 zobus. Un par to viņam nekāds nopietnas sods nav, tikai uzlika sodu tur 210 eiro un administratīvo pārkāpumu. Un tas man liekas pavisam aplami. Ja es ieskatos tekstā, par šo incidentu, tad man nāk secināt, ka jāliek implants iekšā. Un, internetā pameklēju to, cik maksā viens zobu implants, tad nākas secināt, ka izmaksas ir krietni lielākas pat vienam zobam, pat vienam implantam, nekā tie 210 eiro. Tā kā faktiski tagad tas apsargs tiek sodīts gan veselības ziņā, gan sāpju ziņā, gan arī finansiāli par to, ka viņš pildīja savu pienākumu. Pienākumu, kādu sanāk ļoti daudziem Latvijā strādājošiem regulāri pildīt. Gan veikali taisas kaut kad cietu, pārsvarā visi, gan kaut kādas citas pakalpojumu sniegšanas vietas. Arī valsts iestādes kaut kad tiek slēgts, viņam bieži vien nav 24/7 darba laiks. Un, kad pienāk šīs darba laika beigas, tad tas ir tikai normāli, ka tie darbinieki lūdz cilvēkus doties prom no šīs iestādes. Un ka viņi ar to reiķinās, ka viņiem neuzbruks. Tā ir ļoti briesmīga uzvedība, tas ir faktiski dziļš necieņas izrādīšanas akts un faktiski pat, varbūt privātīpašuma pārkāpšana, ja tas ir privātīpašums. Es pieņemu, ka šajā gadījumā tas tiešām bija privātīpašums, jo tur notika kaut kāds koncerts, tā nebija valsts iestāde. Tātad tas ir kaut kas absolūti ikdienišķs, kaut kas normāls, kaut kas tāds, kas Latvijā un praktiski visur, kur pasaulē notiek dienu dienā regulāri ļoti daudzas reizes. Un tomēr kaut kāda iemesla dēļ tas policists izlēma, esot ārpus dienesta, uzbrukt šim apsargam. Tur pat nebija krīpatiņas provokācijas, bet gan vienkārši jebkuram cilvēkam, kuram ir kaut kādas elementāras, kā lai saka, ļoti elementāras zināšanas un ļoti elementāra izpratne par sabiedrības minimālajām normām, būtu jāsaprot, ka šāda rīcība ir absolūti neadekvāta, absolūti nepamatot. Tur nav runa par to, ka kaut kā privātajā starpā cilvēki sakaujas vai tā, bet gan šeit ir runa par attieksmi pret pavisam elementāru sabiedrības normu, pavisam normālu sabiedrības pamatu. Un šeit acīm redzot, likumsargs pilnīgi nesaprata šo normu. Te nav nekādi izskaidrots, kā viņš pie tā ir nonācis, un gan izmeklējošās iestādes, gan arī tiesa nonāca pie secinājuma, ka tas ir maznozīmīgs miesas bojājums, un viņam pienāks tur tikai 210 eiro, kā lai saka, soda nauda.
Vai to sodu naudu viņš vispār kompensācijās dabūs, to es nezinu, bet katrā ziņā, ir kaut kā ņirgāšanās par cilvēku, vienkārši ņirgāšanās gan no policijas puses, gan no tiesu sistēmas puses, kā uzliek kaut kādu kompensāciju, kas ir pulka mazāka nekā reāli nodarītais kaitējums. Ka par to kompensāciju nav iespējams pat minimāli kaut kā sekt tos zaudējumus un tos bojājumus. Un, ja mēs paskatāmies krimināla likumā, par vidēja smaguma un viegliem miesas bojājumiem, tad, tur ir, kā lai saka, runa par to, ka pa vidēja smaguma miesas bojājumiem uzskata ilgstošas veselības traucējumus, kas pārsniedz 21 dienu. Es domāju, ja cilvēkam ir zobi izsisti, tad viņam tie pēc 21 dienas neataugs. Ir kaut kādi dzīvnieku formas, kurām ataug zobi. To es esmu dzirdējis, Nezinu, cik ātri tas notiek, bet, cilvēkiem tas nenotiek. Maziem bērniem, kad izskrien piena zobi, izaug kaut kad lielāki zobi, bet tas arī nenotiek tik superīgi ātri 21 dienas laikā. Tātad, objektīvi skatoties uz lietu skaidri un gaiši, tur ir, bijusi tiešām miesas bojāšana vidēji smaguma. Un tur nekas nav noticis. Un šis faktiski manā redzējumā ir iestaigāta ceļa turpinājums. Šādi incidenti ir notikuši daudz, un sistēma ir uz to būvēta, viņi to stiprina. Jau kādus gadus atpakaļ es veidoju sižetu par brāļiem Rozēm, kā viņi uzbruka Tērvetē Zemgaļu pils saimniekam. Un toreiz, arī tas viss incidents bija tādā ļoti nesmukā vidē, un policija tur arī bija ieradusies, un faktiski saimniekoja pēc principa, ka viens likums visiem ir tāda rekomendācija, kuru nav jāievēro, kura neskaitās, un dažiem ir pilnīga patvaļība. Un toreiz bija valsts policijas priekšnieks Ints Čūzis, un viņš teica, tā nevar, un būs lielā izmeklēšana, un tad tā izmeklēšana tā klusītēm izšķibēja, laikam ejot uz priekšu. Vienkārši vecais izmeklēšanas princips. Mēs izmeklējam kaut ko, bet mēs neteiksim ko, un noziegums nav, korupcija nav. Standarta variants. Un šeit tas turpinās. Tas ir super negodīgi un super netaisnīgi, un man liekas, šitās lietas turpināsies. Labi, tagad šis incidents izpelnījās lielāku sabiedrības ievērību. Viņš tika izcelts portālā Delfi, kurā es nejauši ieskatījos. Parasti viņi tā tik ļoti nelasu. Un, tagad es par to reiz runāju. Bet šādi incidenti man liekas notiek daudz un bieži. Jo šis superniecīgais sots ir faktiski aktīva stimulēšana, aktīva motivēšana policistiem, policijas pārstāvjiem tā darīt atkal. Šādu rīcību atkārtot. Un man ir pamats uzskatīt, ka, ja kaut kas tāds būtu noticis kādam policistam vai kādam tiesnesim, tad to lietu izskatītu pavisam savādāk. Tā kā tur nav viens likums, viena taisnība visiem. Galīgi nav. Tas ir kaut kāds tukšas muldēšanas rezultāts. Reāli ir kastu sistēma, un likumi ir pēc lietas būtības tāda kā opcionāla rekomendācija Latvijā. Latvijā likumi nav īsti saistoši. Tiesas var visādus argumentus ignorēt, viņus var apzināti izlemt pārtraukt iespēju izteikties lieciniekam, un
faktiski pat, ja viņi gribētu, viņi varētu visādus Lembergus, Šķēles un visādus citus noziedzniekus ļoti ātri notiesāt, ja viņi gribētu, bet viņi negrib, jo viņi ņem melno naudu. Un man liekas, tā arī ir saistībā ar tādu korupcijas virpuli, kur iekšā ir visādas pretiesiska labuma došanas un arī slēpšana. Tā visa sistēma spēj pastāvēt tikai tāpēc, jo viņa tiek sistemātiski maskēta, jo viņa tiek sistemātiski piesakta un viņa no likuma netiek skarta. Un šāda sistēma ir faktiski skaidrs simptoms tam, ka Latvijas institūcijas ir disfunkcionālas. Viņas nefunkcionē tā, kā viņām vajadzētu funkcionēt, ja likumi tiešām būtu spēkā. Bet, kad institūcijas strādā pēc kaut kādiem nerakstītiem likumiem, pēc kaut kādām opcionālām sajūtām un pēc kaut kādām rekomendācijām. Likums, jā, viņš ir rekomendācija, bet viņu var visādi izvērtēt, visādi sagrozīt. Un nav taisnība. Un man liekas, ka pie esošās politiskās iekārtas šī sistēma arī tā paliks. Vienalga, kādās tur koalīcijās tā jaunā vienotība vai ZZS vai Nacionālā apvienība vai vēl tie visi, kas tur ir aizsēdējušies, ies savā starpā, tas rezultāts būs tāds pats. Vai sevišķi tie dekādēm ilgi etablētie politiskie spēki, kā jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un ZZS, jau šo problēmu varēja risināt dekādēm ilgi. Kas tāds nav noticis tikai tagad pēkšņi, tas nav kaut kāds pēkšņs, nejaušs krīzes incidents, bet gan tas ir faktiski jau ilgstošas prakses piekopšanas gadījums. Ceļš ir iestaigāts, metodika ir labi zināma, viss notiek pēc ierasta kursa. Tas ir mazliet tā kā ikdienišķs gājiens uz veikalu pēc maizes klājuma. Tur nav nekas sevišķs. Cilvēki mazliet satrauksies, dzīvās tālāk. Signāls ir nosūtīts tiem, kuri pie šprices, ka tā var turpināt, ka tā vajag turpināt, ka tas ir ļoti labi. Sots tur ir niecīgs. Tas tur tā nieks ir jau, un faktiski nekas tur netiks lietas labā darīts. Un faktiski valsts policija un tiesa arī pavisam oficiāli atzīst, ka tā ir pilnīgi normāla prakse, ka likumsargs pilnīgi nav spējīgs ievērot kaut kādus elementārus sabiedrības noteikumus, kaut kādas minimālas sabiedrības un kopsadzīves normas. Ja? Ka tas ir pilnīgi normāli priekš likumsarga, ja? Ka viņam tāds koncepts, tāda ideja, ka pēc kaut kādas iestādes darba laika beigšanās viņam pēc iestādes darbinieku aicinājumu būtu šī iestāde jāpamat, ja? Kaut kas tāds pilnīgi svešs, pilnīgi nesaprotams. Pilnīgi tā kā kaut kāda ciplanētiešu valoda, ja? Ko galīgi nevar saprast. Ja? Un tas tiesai un policijai liekas absolūti normāli, absolūti pieņemami, absolūti taisnīgi, un tādus cilvēkus viņi uzskata par pilnīgi spējīgiem likumsargiem, pilnīgi spējīgiem izpildu varas pārstāvjiem. Ja šī nav dziļa valsts disfunkcija, tad es nezinu, kas tas ir. Paldies, ka skatījāties!